Sen jau gribējās izveidot mūsu pasaules kaut ko tādu, kur cilvēks sajustos kaut kas, ka ir īpašs. Kā jau paradīzē, teiksim, eņģeļi, tur bērniņi, dzīvnieciņi, tā tīri vienkārši un patiesi. Un tāpēc arī šīs izjūtas, ko mēs cenšamies radīt, tas ir pašas galvenās, lai cilvēks sajustu, ka Dieviņš ir, ka viņš mūs mīl, ka mēs radot skaistu, arī veidojam Latviju skaistāku un, protams, Aglonu.
Tālienes? Nu, tā ir, jā, nedaudz gabalīši no Lielvaras. No Lielvardas? Jūs tieši uz svētkiem braucāt šodien? Nē, es jau nedēļu esmu. Nedēļu talcinieks. Arī, jā. Pirmo gadu? Pirmo reizi. Pirmo reizi talkot. Kā jūs uzzinājāt, ka šeit var talkot? Nu, īstenībā cilvēks, kurš šeit brauc, pazīst jau gadus 5 noteikti, ja nemaldos 8 kaut kā tā. Un jums ieteica, jā? Jā, varētu teikt tā, jā. Ko jūs darījāt par šo nedēļu? Kā jūs gatavojaties svētkiem? Nu, tā kā mums bija kristības, tad tā noskaņojāmies attiecīgi. Nedaudz arī paravējām pastrādājām, papaldējāmies. Atpūtāmies, pastrādājām. Jums bija kristības vai bērnam? Mums abām. Jums abām? Jā. Vienlaicīgi? Jā. Aglonas baznīcā? Karaļkalna baznīca. Karaļa kalna lūkšanu namā. Jā. Kādā ticībā? Es tā domāju, ka tomēr ticība visiem ir viena. Un kas jūs kristīja? Ērika Delpers. Delpers kristīja, jā? Paldies. Patika? Ļoti. Aizkustinoši bija tieši. Ceremonija aizkustinoša bija, jā? Ļoti tāda sirsnīga, draudzīga. Un kāpēc jūs iepriekš nebijāt kristīta? Kaut kā nesenāk es biju domājusi, kā luterāņu un pēc izgāju jau skolā, jā, izgāju iesvētas mācību, bet visu laiku kaut kā nojuka. Mācītāja aizbrauca uz Ventspilī. Tas ir labi, ka tāds ir dievnams, kurā jūties kristīts, bet nepiedari nevienai konfesijai. Nu, cik es zinu, tad arī konfesiju pārstāvi jau spriež par to, ka Dievs tomēr visiem ir viens un varbūt nevajag tos cilvēkus dalīt konfesijās un uzspiest to zīmodziņu. Tā ticība jau tomēr ir nevis tieši tajā baznīcā vietā, bet katram sirdī savu. Es nezinu, es pilnīgi mēnesi dzīvoju ar šito visu skaistumu, kas šitie ir. Es pilnīgi nebiju iedomājusies, ka tik skaistu kaut ko var pie mums uztaisīt. Kā saka, lai Dieviņš palīdz visu šite jums uzturēt un turpināt un attīstīties un šito skaistumu saglabāt. Skaistums izglābs pasauli tiešām. Šodien svētkos jūs bijāt eņģeļa tēlā. No kurienes nāk eņģelis tik skaists? No Jelgavas. Arī no Jelgavas. Jūs pirmoreiz Karaļa kalnā? Nē, 2011. gada. Jūs regulāri braucat, jā? Nu, cenšos, man ir darbiņš un skola, bet, kad ir kādi brīvi brīdiņi, tad noteikti dodos šeit. Ko jūs darat Karaļa kalnā? Esmu pirmskolas skolotāja, mācos par skolotāju, pati vēl pulcīgas teātrī. Un Karaļa kalnā, ko jūs darat, kad Esmu atbraucat? talcinieks un daru visu, ko sirsnīgi jūtu, ko lieku. Tā. Paldies! Paldies jums! Skaistais ir skaistais, jā, un to arī es tāpat uztveru, ka ieraugot kaut ko skaistu, es vienkārši priecājos par to, tā kā arī, teiksim, lai tik pie mums brauc. Bet varu pateikt, ka pēdējos 3 gadus plūsma ir tik liela, pa dienu un tā tālāk, ka teiksim, pat grūti atšķirt. Es tā pats citreiz domāju, un man prieks, ka cilvēkiem tā tas interesē. Jā, un es domāju, ka, jo teiksim, ja mēs paskatāmies, kas būs pēc 50 vai 100 gadiem, es domāju, ka cilvēki vairāk apvienosies ticībā, mīlestībā, un tad viss nostiesās savās vietās. Tā kā, lai kalns ir vienojošs.